Tauta gaida prezidenta runu. Guļ, čuči! Uzmanību uz Reinu un Krīšu! Nākam, lūdzu, sanākam, kas vēl augšā ir? Nākam, sanākam. Mēs Kriši domājam, ka uztaisīsim mazu runu arī ar jūsu piedalīšanos, un kurš pamanīs, kurš ne, te apkārt līdz mazu lapiņu ar īpašības vārdiem, kurus arī mēs esam iesaistījuši šajā runā. Runājam par... Jauvirē. Tātad, labvakar. Labvakar, bučmulīgie viesi šajā vecgada vakarā. Šis gads ir nesis daudz pārmaiņu un notikumu mūsu visulīgajās dzīvēs. Šī runa iespējams būs pēdējās un jocīgākās pārmaiņas, kas šogad piedzīvotas, jo prezidents šogad mūsu mīlīgo tautu neuzrunā. Tā rezultātā nekas cits neatlika, kā runas tapšanā piedalīties pašiem. Saskaņā ar ķīniešu tradīciju 2012. gads būs melnā pūķa gads. Mēs visi zinām, ka gada mija ir brīnišķīgs spēks. Spēks, kas bieži vien mudina izdarīt kādu lielu un seksīgu apņemšanos. Un visi arī zinām, ar ko šī apņemšanās visbiežāk beidzās. Esmu nedaudz uzskaitījis savas šī gada gudrākās apņemšanās. Svētu solos, vairs neizplatīt baumas, nec par saviem kaimiņiem, nec Svetbanku, nec Kosip Cēsis Twitter profilā. Jo mēs visi zinām, ar ko tas beidzas. Svētu solos. Ratāk atlaist matus, biežāk iet pie frizieri. Ratāk atlaist saimi. Ratāk atlaist ar draugiem fonoklubā. Jo mēs visi zinām, ar ko tas beidzas. Es nezinu. Svētu solos trešo gadu pēc kārtas neapņemties vienu un to pašu. Jo mēs visi zinām, ar ko tas beidzas. Svētu solos pietiek solīt. Gudri vīri spriež, ka 2012. gadā pienāks pasaules gals. Cerēsim, kad melnais pūcis visu ļauno patrieks un varēšu arī 4. gadu pēc kārtas apņemties vairāk lasīt pupoloģiskas grāmatas un apmeklēt neķītas kultūras pasākumus. Novēlu arī jums, brīnišķīgie viesi, piepildīt visu savas muļķīgās apņemšanās, lai melnais pūcis dar šo 2012. gadu pūkainu, kaislīgu un interesantu. Paldies! Svinām!